Mums video arī YouTube, ne? Nē, nu šitā te gals skaties te. Nu pagaid vēl jau tuvāk, pēc tam ar zaļu. Nu uzreiz, tad kāpēc jau 10 reizes? Tik tuvi. Nu kā tad? Negribas nozaļēt to laiku. Pēc tam jau vēl tāpat jāslīpē viņu. Nu pēc tam slīpēs, Tā, lai zini, cik tas rāks vērtības līdzīgā. Es ar prieku daļiem un nozaļēt. Saka teicu, rītas. Kinoperators. Mata kāvēja, kur līpē. Aļa. Mani. Mani nevar. Un tagad savienosim abas divas pontonus. Nu, atliek tikai pielikt motoru un saules baterijas, tad jau izmēģināsim. Tātad mēs esam uztaisījuši laiviņu. Mēs esam saules baterijām apakšā palikuši balstus, lai saules baterijas ir perpendikulāras saulei. Uzliek, ja motors būtu ūdenī, tad notiktu īsavienojums un mēli neiet uz priekšu. Tāpēc uzliek motoru augšā un tad dzenstro arī bija augšā, tāpēc uzliek pagarinājumu un lai dzenstro būtu ūdenī un lai iet uz priekšu. Mums ir sausais izmēģinājums, jo ūdens tilpums atrodas ļoti tālu. Un šādi arī iet. Ūdenī šī dzenskrūba uz leju, un tad arī ies laiva taisnāk un precīzāk. Ja arī pats līdzējs noliks taisni, tad arī laiva ies taisnāk.